Visiem labvakar! Uzrakstiet mani dzird, mani redz, plusiņus salieciet, lai es zinu, ka viss ir labi, un mēs varam sākt mūsu šī vakara sarunu. Ivetai labi, Aivijai labi, visi redz. Nu jā, pēc jūsu plusiņiem var spriest, kad visi mani redz un visi mani dzird. Nu ko, tie, kuri vēl nezin, mani sauc Iluta Repula, un es esmu sevis apzināšanās skolas vadītāja. Un tā ir skola, kur cilvēks veido pats sevi. Ja skola, kur cilvēks atver savu dabas ielikto potenciālu. Tātad, draugi, par ko tad mēs šovakar runāsim? Par pagātnes, par pagātnes monstriem. Tas nosaukums tāds, ja, jums liekas, ko nes tas varētu nozīmēt? Kas nes tas varētu būt? Tātad, draugi, patiesībā mēs šovakar runāsim par ļoti, ļoti svarīgu tēmu. Ja, un šī tēma ir mūsu pagātne. Un ir ļoti daudz viedokļu par to, kā cilvēki maina savu dzīvi. Ja, daudzi saka, ka mūsu dzīve ir tas, ko mēs ēdam. Daži saka, ka mūsu dzīve ir tas, ko mēs dzeram, ja, ka mūsu organisms sastāv no 80% ūdens. Kāds atkal saka, ka dzīve tas ir tas, ko mēs runājam, ko mēs darām. Bet te tiek palaists garām viens ļoti, ļoti svarīgs moments. Jo pirms tam, kad mēs ēdam, pirms tam, kad mēs dzeram, runājam vai daram, pirms tam mēs vēl arī domājam. Ja tātad mēs sev pieņemam lēmumus, ko es šodien apēdīšu, ko es šodien izdzeršu, ko es šodien pateikšu, ko es šodien izdarīšu. Ja? Protams, ka dzīvē tas ir ļoti svarīgi tas viss, ko es ēdu, dzeru, runāju, daru, bet pirms tam ir vēl daudz svarīgāk, un tas ir tas, ko es domāju. Ja, tātad dzīve pirmām kārtām, jūs to esat dzirdējuši laikam 1000 reižu, kad pirmām kārtām dzīve tās ir mūsu domas, vai tā karte, draugi, vai tā karte, ko mēs nesājam sev galvā un ar kuru mēs vadamies pa dzīvi. Ja? Un tāpēc jūs variet izmainīt savu dzīvi, rokot tikai tā pa virsu. Ja, piemēram, jūs varat izmainīt savu dzīvi, mainot to, ko jūs ēdat vai to, ko jūs dzerat. Vēl jūs varat izmainīt savu dzīvi, rakt ar tādu tā kā lielāku lāpstu, ja, mainot vārdus, ko jūs runājat. Ja. Bet vēl var rakt ar tādu kārtīgu ekskavātoru. Ja? Un tas ir tad, kad vienu domu nomainīju, atradu tās sakni, atradu to pārliecību, to, kas ierobežoja manu dzīvi. Ja? Un tad, kad tā ir atrasta, visi notikumi, visa mana uzvedība, kas izriet no šīs vienas pārliecības, ja, to, ko es jau nesāju galvā gadiem, tikai no šīs vienas pārliecības automātiski izmainās viss. Izmainās visa mana dzīve. Ja tātad man atverās jau dzīvē vairāk iespēju, ja tad vairs nav tikai vienas durvis, pa kurām es varu ieiet, bet tad jau ir vairākas. Ja tad jau man ir izvēle, pa kurām durvīm iet iekšā.
Tāpēc, mīļie draugi, ko es jums vēlos ar to pateikt? Es jums vēlos ar to pateikt, ka jūs variet mainīt savu dzīvi, mainot savas domas. Ja? Un tāpēc šī vakara tēma ir ļoti svarīga. Ja? Tāpēc, jo šī lieta, par ko es runāšu šovakar, par ko mēs te šovakar apspriedīsim, ir mums visapkārt. Mēs to varam novērot katru dienu. Ja mēs par to patstāvīgi domājam. Ja, tāpēc, mīļie draugi, pamēģiniet tie, kas ir atnākuši, ja, un tie, kuri neatnāca, kuri pazaudēja patiesībā tik ļoti daudz kā svarīga, bet labi, varbūt tas arī nebija priekš viņiem svarīgi. Ja tāpēc pamēģiniet paņemt šovakar no tā, ko jūs dzirdēsiet, pēc maksimuma. Ja? Atlieciet visas pārējās blakus lietas pagaidām, ko jūs dariet. Ja? Draugi atvērti, Facebook vai vēl kaut kādi citi sociālie tīkli. Vienkārši aiztaisiet viņus ciet. Jums tam visam būs laiks. Ja? Un tāpēc tātad, par ko es šovakar runāšu? Es šovakar runāšu par tām domām, kas nāk no pagātnes. Par to nastu, ko mēs sev nesājam līdzi. Ja? Un ar to, ar ko šī nasta ir piepildīta, mēs veidojam jau savu nākotni. Ilmār, mēs varam sarunāt tā, ka tu paklausīsies, ja? Un es nekādus ieteikumus nedodu, tie nestrādā. Ja tu paklausies, un varbūt tev kaut kas no šīs informācijas noderēs, lai palīdzētu tev tik galā ar tavu angīnu. Ok? Ja, tāpēc vienkārši uzmanīgi klausies. Ja, jo tur, kur ir mūsu uzmanība, draugi, tur ir arī mūsu dzīve. Ja? Tas ir vienīgais, ko mēs vispār varam dzīvē kontrolēt. Tā ir mūsu uzmanība. Ja, un tāpēc, ja jums kaut kas no dzirdētā iekšēji atsauksies, ja jūs tam piekritīsiet, tad jūs variet paņemt to priekš sevis tā kā dzīves principu un lietot to. Ja, tātad mēģināt rīkoties, izejot no dzirdētās domas. Jo tāpēc, kad lielāko laika periodu vairākums no mums patiesībā domā ne tik daudz to domu. Jā, pārsvarā mums tur pa galvu riņķo kādas 4-5 domas. Jā, un tās ir, kāds var sevi visu laiku salīdzināt ar citiem, ja tur labāks, sliktāks, krūtāks, nekrūtāks, ja. Tur viņš tur labāk apģērbts, viņam tur labākais mobīlais. Ja? Tātad pastāvīga salīdzināšana sevi ar citiem, kas ir patiesībā pretstatā pret dabu. Tāpēc, ka vienīgais, ar ko mēs sevi varam salīdzināt, tas ir tas, kas es esmu šodien un kas es biju vakar. Viss. Ja? Un tāpēc, atrodoties tādā pastāvīgā procesā, pastāvīgi sevi salīdzinot ar citiem, mēs tikai sev sagādājam nevajadzīgas ciešanas. Ja, tātad šī viena doma, ja, kad es sevi salīdzinu ar citiem, ar otru, un tad jau pēc dažādiem parametriem aiziet pārējās tās domas, ja, aiziet šī sevis vērtēšana. Kāds atkal izmantot dzīvē aizstāvēšanās stratēģiju. Ja viņš katrā darbībā, to, ko viņš dara, ja viņš redz kādas briesmas, ja viņam pastāvīgi šīs domas galvā, ka viņu kritizēs, vai ka viņš savu darbu dara nekvalitatīvi, ja, tātad bailes no kritikas viena doma, ja, un tai pakaļ jau velkās aste
ar simts dažādām citām domām. Ja, un ko šis cilvēks dara? Šis cilvēks parasti viņš aizstāvās. Ja, jo tāpēc, ka pagātnes sāpīgā pieredze, viņam liek tā rīkoties. Tā viņam liek aizstāvēt sevī to iekšējo sāpi, kurai viņš negrib iet atkal cauri. Ja? Nākamais, kas ir, piemēram, kāds domā, kā vairāk nopelnīt, ja kāds domā, kā lai visiem iepatīkās, kā lai es visiem izpatīku, kā lai satiek savu sapņu princi, princesi, ja? Un tā nepārtraukti. Nebeidzams domu aplis, nebeidzama domu košļāšana pa visu dzīvi. Ja tad domas tā kā košļājamā gumija. Ja, bet pārsvarā 4-5 domas, ne vairāk. Un tāpēc tā pati galvenā doma, ko es jums šovakar vēlos nodot, draugi, ir, jūs esiet spējīgi izmainīt savu dzīvi, ja, protams, jūs to vēlaties. Ja jūs viss apmierina, tas kādā stāvoklī jūs dzīvojat tagad, ar kādiem cilvēkiem jūs satiekaties, ja jūs apmierina jūsu darbs, tad viss ir forši. Ja, tad nav ko ņemties. Ja, tad, jums ir vienkārši labi un priekš kam tur velti cepties. Ja, bet ja jūs gribiet, tad jūs variet pieņemt tās manas domas, to, ko es jums šovakar pastāstīšu, tās domas, kuras vislabāk atspoguļo mūsu realitāti. Ja? Un pieņemt šīs domas, tas nenozīmē, tagad es viņas pieņemšu un viss man dzīvē būs super. Ja? Nē, tas nozīmē, kad es pieņemu, ja, tās domas, un es sāku rīkoties, vadoties no šīs domas. Ja, tātad lieku rīcībā to informāciju, ko es esmu ieguvis. Ja, tāpēc, kad informācija pati pa sevi, viņa jau ir nekas. Ja, internets ir pilns ar informāciju. Svarīgas ir iemaņas, ja, svarīgas ir tas, kā mēs šo informāciju lietojam. Ja, vai mēs viņu pareizi lietojam. Un tātad, draugi, pirms es izstāstu savu versiju, ja, es labāk pajautāšu jums, kas pēc jūsu domām, kādu definīciju jūs dotu vārdam pagātne? Kas pēc jūsu domām ir pagātne? Padalieties. Ilmārs pieredze, Rita pieredze. Vēl. Viorika, mūsu bijušās iespējas. Annijai aizgājušais laiks. Gintai, tas noticis ar mani. Aha. Vēl kaut kādas ir idejas pārējiem. Kristaps, viss, kas ir bijis. Ok, paldies tiem, kas atbildēja. Un tā tad pagātne. Kāda tad ir vispār pagātnes nozīme? Ir cilvēki, ja ir tāds noteikts intelekta tips, ir cilvēki, kuriem ir tendence dzīvot pagātnē. Ja, ir cilvēki, priekš kuriem tagadne, tā ir pagātne. Ja, ir cilvēki, viņiem ir ļoti grūti adoptēties visam jaunajam. Tāpēc, ka viņiem ir tā iekārtota viņu psihe.
Ja, jo viss jaunais priekš viņiem tas ir stress. Ja, tas ir nezināms. Un tāpēc tieši šie cilvēki, ja, kuriem ir tāda funkcija pagātnes cilvēki, viņi bieži tā arī saka savā sarunvalodā. Kādreiz zāle bija zaļāka un kola bija garšīgāka, un kad mēs augām, tā nebija. Ja? Un tāpēc šiem cilvēkiem, ja viņi ir iekļuvuši kādā konflikta situācijā, ja, kur bija strīds, kur bija aizvainojumi, ja, priekš viņiem ir nepieciešams ilgāks laiks, lai no tā visa atietu. Ja viņi var sev malt pa galvu vēl to situāciju dienām, nedēļām, ja viņiem ir nepieciešams vienkārši ilgāks laiks, lai tas lielais tvaiks noietu. Ja? Un tāpēc, kamēr tas nav tā nosēdies, ja, viņš sev var vārīt pa galvu to putru, viņš var iekšā vest to savu monologu, kā viņš tā varēja, ja nepateicīgais. Nākamreiz es viņam visu pateikšu. Es viņam visu izteikšu. Cik es viņa labā neesmu labu izdarījis. Ja, cik es viņam neesmu izpalīdzējis. Viņš nepateicīgais. Ja, nepateicība ir pasaules alga. Tātad šie ir tie cilvēki. Ja, tas iekšējais dialogs, vajadzēja man viņam pateikt to un to, vēlns, un kāpēc es tā nepateicu. Ja es viņam, ja es tagad varētu, es viņam visu pateiktu. Ja tāda ieciklēšanās uz pagātni, uz tām domām, kuras nāk līdzi no pagātnes notikumiem. Ja, kur jau šī situācija, viņa jau ir notikusi, ja, un izmainīt, tur vairs neko nevar, jo tas jau ir bijis. Bet šā cilvēka prāts, ja viņš ir aizņemts ar šo savu nepabeigto dialogu vēl līdz pat šim brīdim. Ja, un tas brīdis var būt tāds, ka cilvēks var atrasties gadiem šādā stāvoklī. Viņš var gadiem malt sev pa galvu šo vienu bijušo notikumu. Ja, un tas sanāk tāda ieciklēšanās. Ja tā doma iekrīt prātā, tur tā iesēžās, un pēc tam no viņas ir patiesībā grūti iznākt ārā. Ja tā tad ieciklēšanās ir, bet mērķa dzīvē nav. Nav tā ceļa, pa kuru dzīvē virzīties. Ja, un tāpēc šis cilvēks, tāpēc labāk es skatos atpakaļ, ja, par to, kas tur ir bijis, nekā es skatos uz priekšu. Ja tāpēc, kad nākotnē man nav kam pieķerties, man nav ko sev malt pa to galvu. Ja, tāpēc labāk es pieķeros šiem vecajiem stāvokļiem, ja, kā aizvainojumi, apvainojumi, jo tā taču ir aizvainojums, apvainojums, tā taču ir tik spēcīga enerģija. Viņai ir ļoti, viņa ir piepildīta ar emocionālām sajūtām, lai arī tās ir destruktīvas. Ja, bet tomēr kaut kas ar kaut ko es esmu piepildīts. Ja, ar kaut ko es savu prātu aizņemu. Ja, kaut ko es visu laiku tur sev stāstu. Un tāpēc cilvēks pieķerās šim stāvoklim un dzīvo. Viņš dzīvo un staigā ar tādu pārmetumu sejā. Vajadzēja man viņam būt pateikt, ja, vajadzēja man izdarīt tā. Un šis pārmetums patiesībā ir jau redzams. Viņš viņam atspoguļojās sejā, te starp uzacīm. Ja, tādu, ja, vajadzēja man tā izdarīt, neizdarīju. Ja, un tāpēc iekšēji šis nepabeigtais scenārijs, viņš smacē šo cilvēku nost.
Sāk veidoties kamols kaklā, tad visādas tur vēdera kaites, aiziet līdz šķūlai. Tātad izpaužās saspiestās emocijas, šie emocionālie saspringzinājumi, tie izpaužās pēc tam fiziskos simptomos, jo viņiem jau nav kur iet, viņiem jau nav kur likties, to, ko cilvēks nav spējis izlikt uz āru. Tātad nav pabeidzis šo savu nepabeigto runu. Un kā sākt šo visu izmainīt? Kā nolikt sev pamatu, lai uz tā uzliktu savu mērķi? Kāda ir lielākā barjera, kāpēc cilvēki vispār neuzsāk kaut ko jaunu? Kāpēc cilvēki nemaina savu nekomfortablo dzīvi? Par to es visu, par to. Kāpēc neuzsāk jaunu, kāpēc nemaina, kāpēc ir grūti, par to es visu stāstīšu 12. un 13. aprīlī. Man ir tāds maziņš minikurs, saucās Manas dzīves diagnostika. Tur augšā ir banerīts, pēc tam jūs vēlaties, jo jūs varat paskatīties, un ja jūs vēlaties, jūs variet nākt un piedalīties. Bet pagaidām es pastāstīšu par to, kā tad ir pareizi iziet no šiem vecajiem stāvokļiem. Un tā, ko tad es gribu jums pastāstīt par pagātni? Ko es jums, draugi, gribu pastāstīt par pagātni? Ir internetā var izlasīt pilns ar padomiem, tur ir pilns. Tur jūs varat izlasīt, ko darīt ar aizvainojumu, kā to atlaist. Tātad informācijas pilns. Ko tik tur nepiedāvā atlaist, uzrakstīt uz lapiņas, lapiņu pēc tam sadedzināt, piedot, aizmirst, pieņemt ar pateicību to, ko dzīve tev ir devusi. Paskatīties, cik daudz ir apkārt labu cilvēku. Pilns padomu ir, ņemiet, lietojiet. Un es tam visam it kā kaut kur piekrītu. Es tam visam it kā kaut kur piekrītu, draugi, bet, ir viens bet, ir nedaudz grūtāk to visu izdarīt. Ir nedaudz grūtāk to pieņemt, pateikties. Tāpēc, kad pateicības sajūta, tai ir jābūt iekšēji. Pateicības sajūta ir patiesībā tāda cool sajūta. Jo šī sajūta ir tiešām spēcīga, bet to vajag izjust. Tā ir jāizjūt. Jo, piemēram, ir taču atšķirība, vai piemēram, vai tu skaties uz savu vīru un domā, kā viņš man ir noriebies. Viņš tracina mani. Ko viņš tikai nedara, viņš man riebjās. Tas ir viens. Vai, piemēram, tu skaties uz savu vīru, un domā, kāds man ir ticis vīrietis. Cik viņš ir īstenībā superīgs. Tātad divi dažādi iekšējie stāvokļi. Un es gribētu, protams, mēs gribētu, protams, sajust to otro, to pateicības sajūtu. Jo šīs iekšējās sajūtas taču atsaucās uz visu mūsu dzīvi. Uz attiecībām, uz ārējo izskatu, uz pilnīgi visu. Tātad ir grūtības, kā to izdarīt, pieņemt, atlaist, pamāta rociņu. Ja tas būtu tik viegli, tad cilvēki gadiem neciestu. Un tāpēc šo savu uzmanības fokusu, draugi, šo savu uzmanības fokusu no pagātnes, no saviem aizvainojumiem, pirmais vajadzētu pārnest kaut vai uz tagadni. Nevis dzīvojot pagātnē. Protams, ideālā variantā, kā ir jābūt sadalītai mūsu uzmanībai, ir tāda,
kad ir maza daļa no mūsu uzmanības ir pagātnē, maza daļa ir pagātnē un maza daļa ir nākotnē. Ja tātad cilvēka uzmanībai ir jābūt pareizi sadalītai starp pagātni, tagadni un nākotni. Ja tāpēc, ka katra šī izpausme, pagātne, tagadne un nākotne, viņai katrai ir savs mērķis. Ja? Kad mēs iemācāmies domāt pareizi par nākotni, nevis tā, oj, man nekas neizdosies, es neko nepanākšu, ja, nu, tādā garā, ko mēs tur sev stāstam. Ja? Vai es, piemēram, kā es tur tagad uzstāšos publiski, ja? Es tā iziešu visu cilvēku priekšā un izblamēšos. Ja? Vai kā es tur tagad izskatīšos, ko viņi par mani padomās? Ja? Tāpēc, ka tad, draugi, kad mēs domājam par nākotni, pareizāk ir domāt par to mērķi, par to rezultātu, ko jūs gribiet sasniegt. Nevis par sevi un savām iekšējām bailēm. Ja, kā es tur jutīšos un kā es tur izskatīšos. Ja, un tad kad jūs atrodaties pagātnē, ja, tad, kad jūsu uzmanība ir vērsta uz pagātni, draugi, kā tad ir vispareizāk darīt? Kā ir vispareizāk darīt? Un kā jau te daudzi rakstīja, ja tātad pagātne, tā ir pieredze. Ja tātad pagātne, tā ir pieredze. Un mums no pagātnes ir jāpaņem pats vērtīgākais. Mums ir jāpaņem tas, kas noderēs nākotnē. Viss. Vairāk nekas cits no pagātnes uz tagadni mums nav jāvelk līdz. Ja mums ir vienīgais, mums ir jāpārvelk no pagātnes tā informācija, kas ir nepieciešama tagadnē. Ja, un pēc tam nākotnē, vairāk neko citu. Mūsu organismā tādu pašu funkciju izpilda mūsu gremošanas trakts. Ja, daba mums parāda priekšā. Tātad gremošanas trakts paņem organismam tikai to, kas ir nepieciešams, lai viņš spētu normāli funkcionēt. Ja, un to, kas nav derīgs, to viņš izmet ārā, ja viņš nenēsā sev līdzi. Un tāpēc dzīvojot tādā putrā, es viņam, viņš man, ja, tur vispār nav nekādas jēgas. Ja, un tad, kad jūs atrodieties tagadnē, ja, tad ir pareizi vispār vienkārši izbaudīt šo tagadnes momentu. Ja tāpēc, ka tagadne, tas ir vienīgais, kas mums pieder, ja tas ir bāzes pamats vispār visai mūsu dzīvei. Ja tāds salikums, ja kuram vajadzētu dzīvē pieturēties, no pagātnes paņemam labāko pieredzi, ja, un tagadnē atrodamies, izbaudam to, kas ir. Ja, un tā, ja jūs šim teiktajam piekrītat, vai arī, ja jūs tam nepiekrītat un iekšēji to nevariet uztvert, tad nevajag. Ja, tad nevajag to censties arī saprast. Varbūt vēl nav pienācis laiks, lai to apzinātos. Tāpēc, ka patiesībā, draugi, cilvēku nevar piespiest darīt to, kam viņš nav gatavs. Ja, piemēram, cilvēku nevar piespiest atmest smēķēšanu, ja viņš tam nav pats gatavs. Ja, tad cilvēku nevar piespiest nemainīt viņa dzīvi, neko. Tikai tad, kad viņš pats pieņem lēmumu to darīt. Ja, un tāpēc, kad mēs atrodamies tagadnē, kad mēs atrodamies tagad, šeit, šajā momentā, mēs vienmēr esam piepildīti. Jo šeit un tagad mums taču nekas nedraud. Ja jūs sēžiet otrā pusē jūsu datoram, es sēžu šeit, un mums nekas nedraud. Ja mēs izjūtam savu telpu sev apkārt,
Ja krēslu, uz kura es tagad sēžu, varbūt jūs uz dīvāna, uz kura jūs tagad sēžiet. Ja mēs izjūtam, kā apģērbs pieskarās mūsu miesai, mēs vienkārši tagad esam. Ja mēs izjūtam šo momentu, ja, un tas ir ideālākais. Es, protams, jums nesaku, ja, kad viss davai no rītdienas sāksim dzīvot tā, ja, te tikai tagadnē. Nē, tas nav iespējams. Tas nav iespējams, jo vēl taču ir jāatbrīvojas no dažādiem pagātnes stereotipiem, dažādiem tarakāniem galvā. Ja? Tāpēc, kad atrasties tagadnes momentā, tas ir tā kā ideāls variants. Ja jūs, piemēram, tagad sēžiet, atkal atcerieties kādu pagātnes notikumu, kas nebija pārāk patīkams, ja, bet tas jau ir noticis, viss. Ar viņu vairs neko nevar izdarīt. Ja, tad labāk ir, protams, vienmēr savu uzmanību atgriezt šeit un tagad. Ja, tad tagadnes momentā. Ja, tātad nākotnē dzīvojam tikai tad, kad mums vajag piekorektēt mērķi, un pagātnē tad, kad vajag paņemt nepieciešamo pieredzi no turienes, un tagadnē mēs dzīvojam vienkārši procesa dēļ. Ja savas labsajūtas pēc, mēs darām jebko paša procesa pēc. Kristaps, pats grūtākais mainīt negatīvo pieredzi, kas mums ir zemapziņā. Jā, Kristap, tas ir diezgan grūti to darīt. Ja mani sevis apzināšanās skolā iet kurs, ja, jau ir 7. 8. nodarbība, un studenti mācās un pārveido savas dzīves un iet visādies. Ir grūti, bet ir iespējams. Tas ir iespējams. Un patiesībā pat netik garā laikā. Ja, daudz ātrāk. Bet pie tā ir jāpieliek pūles. Ja, tāpēc, draugi, uz ko mums ir nepieciešams orientēties šodien es jums pastāstīšu par pagātni. Par tagadni un nākotni es jums pastāstīšu citreiz. Ja, un tāpēc, kā es jums piedāvāju atvieglot jūsu attiecības ar savu pagātni? Es jums piedāvāju, draugi, no sākuma, kas ir pats svarīgākais, apzināties, kas tāda pagātne ir un kā ar to ir jāstrādā. Ja, tas ir pirmais, tātad apzināšanās. Otrais solis ir piedot, ja, un to jau būs vieglāk izdarīt, ja jūs būsiet apzinājies, ja, kam pagātne ir vispār domāta. Ja nevis tur tā vienkārši, piedod tam Andrim, piedod Andrim, kurš tev uzkāpa uz kājas, ja, un tā arī tev viņš neatvainojās, un tas notika 20 gadi atpakaļ. Ja, skolas izlaidumā. Ja, un tagad, kad mēs satikāmies, es viņam nevaru roku paspiest, jo vēl manī dziļi sēž iekšā šis aizvainojums. Ja jūs to apzināties, ja jūs spējat atlaist un piedot, tad tam pa virsu, ja tam tīrajam pamatam, var sākt likt virsū jau vairāk pozitīvas lietas, ja tādas kā pateicību. Ja, bet tas viss, draugi, tas viss ir jādara noteiktā kārtībā. Ja tikai tad tas nesīs augļus. Ja, jo, lai kaut ko piedotu, ir jāapzinās pašam sev, teļ kā piedot, kāpēc piedot. Ja, tātad no sākuma ir jāapzinās šīs iekšējās sajūtas, kāpēc viņas ir. Ja, jo savādāk tas viss paliks priekš jums tikai vārdi. Ja? Un pēdējais, tas ir, protams, ir jāiemācās rīkoties ar savu pagātni.
Ja? Apzināties, piedot, pateikties un lietot pagātnes pieredzi. Ja, tad 4 lietas, ar kurām es jums gribu piedāvāt šovakar, ar mani iziet tam visam cauri. Ja, tāds sanāca neliels ievads. Ja, un tā, ko mums ar jums vajag apzināties par pagātni? Mums vajag apzināties to, draugi, ka katrs mirklis mūsu dzīvē, ja, tā ir tā vienotība, ja, starp pagātni, tagadni un nākotni. Tāpēc mums ir sevī jāaudzina šī pareizā attieksme. Ja, gan pret pagātni, gan pret tagadni, gan pret nākotni. Tāpēc, kad mēs paši piedodam atzīmi savai pieredzei. Ja mēs paši sakām, kaut kas ir slikts vai labs, patīkams vai nepatīkams, ja, skaists vai neglīts, jo dzīve, draugi, pati par sevi ir viens vesels. Un dzīve ietver sevi pilnīgi visu, kas notiek. Visus notikumus, visus cilvēkus, ko mēs savā dzīvē satiekam. Un tas, draugi, kas jums ir slikti tagad, ja tas var izrādīties labs pēc tam, ja, vai arī tas, kas ir slikts priekš jums, var izrādīties labs kādam citam. Ja, tāpēc neviens no mums īstenībā nedomā, ja, kad es esmu slikts, ja, tāpēc, ka katram no mums ir sava taisnība. Mēs katrs esam pārliecināts par to, ka mēs uzvedamies pareizi, lai arī dažādi cilvēki to novērtē par savam. Ja, piemēram, aiziet cilvēks uz darba interviju, ja viņš tur trīc un dreb miesās, kā viņš izskatīsies, ko par viņu padomās, ja, un kā tik viņš tur neaizmirst kaut ko tur pateikt. Viņš iet uz šo interviju ar sev sagatavotu karti galvā. Ja, ko darba devējs tur varētu par viņu padomāt? Kaut gan darba devējs, viņš jūs redz pirmo reizi. Ja, un to, ko viņš redz tagad, ja, no tā viņš arī izdara savus secinājumus. Viņš taču nezina, kas jums tur ir bijis pagātnē. Ja, jo tas, to, ko jūs domājat par sevi vai par citiem, tas ir tikai jūsu galvā. Nepriekš viena cita tas vairāk neeksistē. Ja, tātad pieredze, tas nav tas, kas ir noticis. Notika vienkārši notikums. Ja, un pats par sevi viņš ir neitrāls. Ja, šim notikumam nav nekādas nokrāsas. Tas vienkārši notika un viss. Ja, tad mēs paši piedodam jēgu savai pieredzei. Ja mēs paši izdomājam, ko tas priekš mums nozīmē. Ja, tāpēc arī vairākums iepriekšējo grūtību, kas ar mums ir bijis, tās ir vienkārši mūsu domas par to. Un tāpēc to ir ļoti svarīgi apzināties. Ja jūs to, draugi, sapratāt, ja jūs to tagad apzinājāties, to, ko es jums pateicu, tad ielieciet man plusiņus, lai es zinu, ka mēs varam iet tālāk. Annija Kristaps, Iveta, Rita. Ok, ja, tātad kaut kas bija, ja, bija kaut kāds notikums, bet mēs paši tam pievienojām savu jēgu. Ja to pašu mēs darām ar savu dzīvi. Ja, piemēram, jūs piegājāt pie Andra, ja tur kaut ko gribējāt viņam pajautāt, Andris jums teica, pagaidi, man nav laika. Kāds varēja padomāt, kad Andrim tik tiešām nav laika? Kāds padomātu, es viņam laikam esmu pie kājas.
Kāda padomātu, Andris mani nemīl, ja viņš noteikti, kad negrib mani runāt. Kāds padomātu, viņš mani pazemoja, viņš man atteica. Ja tā tad viens notikums, bet šī notikuma uztvere pilnīgi dažāda. Ja, un mēs paši tikai tam piedodam savu vērtējumu. Ja mēs paši tam piešķiram jēgu, kā mums justies. Paši izvēlamies savu reakciju uz to notikumu. Ja tātad kāds iekšējais uztveres filtrs ir ielikts mūsos, tā arī mēs skatāmies uz visu caur pasauli. Ja mēs skatāmies uz cilvēkiem caur to filtru, kuru mēs visu laiku, caur tām domām, kuras mēs visu laiku maļam sev pa galvu. Ja, un viens no filtriem ir tāds, aizvainoja mani vai neaizvainoja. Es citus aizvainoju vai neaizvainoju. Ja tad pastāvīgi es par to domāju un pastāvīgi tādus notikumus es arī sev pievelku, tāpēc, kad tās mūsu taču enerģijas vibrācijas taču jūt citi cilvēki. Ja tāpēc padomājiet par to, padomājiet, kā jūs skatāties uz pasauli, kā jūs skatāties uz pasauli caur kādu filtru. Ja? Kas ir tas stāsts, ko jūs sev stāstiet galvā? Ja, kas ir tā aste, kuru jūs sev nesājiet līdzi visu laiku? Tā. Kas te man ar slaidu? Nē, viss kārtībā. Ja tā tad mūsu pagātne pastāv tikai un vienīgi mūsu galvā un tikai priekš mums. Ja tātad vairākums cilvēku, viņi redz mūs pirmo reizi. Un to, ko viņi redz, tas arī nosaka viņu attieksmi pret mums. Tie cilvēki, kuri pazīst jūs jau sen, ja, tie atkal izveidos savu attieksmi pret jums caur to tēlu, caur to portretu, caur to filtru, ko viņi paši ir izveidojuši savā iztēlē. Ja, arī visa jūsu panākumu, labsajūtas un sāpju pieredze eksistē un pastāv tikai jūsu galvās. Tikai kopā ar to priekšstatu, ko jūs domājat par citiem cilvēkiem un par pasauli vispār. Ja pat 1% tās jūsu pieredzes priekš neviena cita nepastāv. Ja? Viorika, ja, viņa skatās uz dzīvi, neveicās, tātad filtris neveicās. Ja vienu reizi pamēģināju, viss nepaveicās, tātad filtris ir uzlikts, man neveicās. Ja, tāpēc, draugi, visa jūsu pieredze, tā pastāv tikai jūsu galvās, tā ir tikai jūsu, neviens cits par viņu nezina. Nu, tur kāds kādam kaut ko stāsta, ja, bet to, kas jums patiesībā ir galvā, to, ko jūs nesājiet sev līdzi, ziniet tikai jūs paši. Pārējiem ir īstenībā diezgan tā uzšpļaut, ja, jo viņi jau nezina to jūsu pieredzi, viņi to neredz. Viņi redz tikai to, kas jūs esat tagad un kā jūs sevi izpaužat. Ja, kā jūs uzvedieties. Ja, tas ir citi cilvēki jūs redz, un viņi ir izveidojuši kaut kādu savu viedokli par jums. Un, protams, paši no savas pieredzes, kuram arī nav nekāda sakara ar jums. Ja, tātad visa tā aste, kuru mēs sev līdzi nesājam, mēs paši to piepildam ar jēgu un paši tai piedodam savu enerģiju. Ja mums visiem liekas, kad mūsu pieredze tās ir kaut kas īpašs, ja, nu, ka mēs esam tik ļoti cietuši. Ja, nu, kad mēs paši nelaimīgākie.
Ja tāpēc, draugi, paņemiet sev šo domu, kad jūs, un tikai jūs paši, savai pagātnei piešķirat jēgu. Jūs paši tai piešķirat savu vērtējumu. Jūs paši variet nolemt, vai nu jūs esiet cietis visvairāk par visiem, un jums neviens neaizliegs domāt šo domu. Jūs tā arī staigāsiet pa savu dzīvi, ka jūs esiet tāds cietējs, bet jūs variet arī paskatīties apkārt un paņemt šo nākamo domu, kura ir ļoti svarīga. Kura ir ļoti svarīga, draugi. Draugi, tā doma, ka ļoti daudziem cilvēkiem ir vēl sāpīgāka pieredze nekā jums. Ir ļoti daudz cilvēku, kuri dzīvo bez rokām, bez kājām. Ja? Ir cilvēki, kuri ir sajutuši kara briesmas, ja, kas notiek vai notika vai notiek vēl, es nezinu, Ukrainā, Donbasā. Ja, ir pilns ar cilvēkiem, kuriem vispār nav bijuši vecāki, pat paši sūdīgākie, vispār nekādu. Ja, ir cilvēki, kuri ir dzīvojuši bērnu namos un domājuši tikai par to, ka lai viņus kāds adoptē, ja ka lai viņiem uzrodās mamma un tētis, labi, pat ne savs, pat ne radnieciskie, bet vismaz kaut kādi, kas viņus mīlētu. Ja? Un tā tālāk, pilns ar cilvēkiem, kuru pieredze ir vēl briesmīgāka nekā jūsu. Un neskatoties uz to, viņi ir izdarījuši pašus labākos secinājumus. Jūtās laimīgi un sasniedz rezultātu savā dzīvē. Jā, tas ir, viņi dzīvoja vēl sliktāk, bet tagad dzīvo vēl labāk. Ja viņi daudz labāk tika galā ar savu pagātnes pieredzi, un viņi izdarīja no tās secinājumus, lai netērētu laiku vairāk tam, kas jau ir sen noticis. Mēs to nevaram izmainīt. Ja? Un tad ir tas, ka tad vairs nav tas, ka mēs nestaigājam apkārt pa pasauli ar šo savu mani atdalīja, man kaut ko neiedeva, man mamma konfektes neiedeva bērnībā, ja? Man vispār dzīvē kaut kas tāds bija. Ja tad, kad mēs paskatāmies apkārt, kad ir vēl daudz sāpīgāka pieredze citiem. Ja tāpēc mana, jūsu sāpīgā pieredze, tas nav nekāds izņēmums. Veselas zvaigznes, draugi, un planētas dzimst un izmirst. Veselas tautas izmirst, kad notiek sadursme ar citām tautām. Ja milzīgi daudz cilvēkiem apkārt ir daudz būtiskāka iepriekšējā sāpju pieredze nekā man vai jums, ja, un neskatoties uz to, viņi izdara labākos secinājumus. Jo pieredze, tas nav tas, kas ir noticis. Ja, tā tad notika vienkārši notikums, un pats par sevi viņš ir neitrāls. Pieredze, tas ir tas, ko es no tās priekš sevis esmu izdarījis, tātad no tā, kas ir noticis. Ja, un vairākums, draugi, mūsu iekšējo grūtību, tās ir vienkārši mūsu domas par to. Viss. Mēs esam tam pieķērušies, ieciklējušies. Ja, tāpēc mēs jau neesam mūsu prāts. Mēs esam tie, kas novēro savu prātu. Prāts, tas ir mūsu instruments, ja prāts mums palīdz piepildīt mūsu vēlmes, ja mūsu mērķus, apmierināt mūsu iekšējās vajadzības. Ja tāpēc dzīvot sliktā stāvoklī, tas arī ir tikai pieredums. Ja, jo tas jums patiesībā stāsta tikai par jūsu nepiepildītajām vēlmēm. Viss. Ja, tātad visu, ko dara prāts,
tas palīdz mums iegūt sajūtas un iespaidus no šīs pasaules. Ja? Palīdz mums sajust iespaidu no šīs pasaules. Ja, tad ar ķermeni mēs varam sataustīt pasauli. Ja, tad caur savu fizisko ķermeni. Bet ar prātu mēs spējam sev iegūt vai nu labsajūtu, vai nu ciešanas. Ja, un tāpēc tad, kad jūs salieciet pareizi savas ciešanas attiecībā pret citu cilvēku ciešanām, ja, tad sanāk aktīvs. Bet tā tikai mana maza problēmiņa attiecībā vispār pret citu cilvēku dzīvēm. Es ar viņu nesājos pa dzīvi. Ja, un visiem tikai mēģinu tur kaut ko pierādīt vai mēģinu tikai sevi attaisnot. Ja, un šīs manas iekšējās destruktīvās domas, viņas veido manu dzīvi tālāk. Ja, tās traucē realizēt manu dzīvi. Ir cilvēki, piemēram, kuri izdzīvo kara laikos, neko, laimīgi, ja, tad izdara savu secinājumu. Es te nesājos ar saviem aizvainojumiem pa dzīvi. Ja, tāpēc paņemiet šo domu, viņa ir ļoti svarīga, ka daudzi cilvēki, esot vēl sliktākā situācijā nekā jūs, izdarīja labākus secinājumus, lai sevi pilnveidotu, ja, un virzījās tālāk. Vēl ir svarīgi atcerēties, kad visa jūsu sāpīgā pieredze ir tikai jūsu domas, un tā atrodas jūsu atmiņā. Tikai tur. Tāpēc, ka pašu notikumu sen jau vairs nav. Ja, tāpēc šeit iet runa par to, kas ir realitātē. Un ja jūsu domas neatbilst realitātei, jums ir lemts ciest. Ja tā tad iet caur šīm ciešanām. Tāpēc ir labāk domāt par pasauli tādu, kāda viņa ir, nevis izdomāt sev mākslīgu pasauli, iluzionoru pasauli. Ja? Tā, nākamā svarīgā doma ir par pieredzi. Ja, jūs man atbildējāt, ka pagātne, tā ir pieredze, ja, un tad nākamais, kā jūs domājat, no kā gan sastāv pieredze? No kā sastāv pieredze? Ilmārs, es tagad to pieņemu, bet vēlāk nākotnē šo aizmirsīšu un atkal izveidosies pareizi uzstatījumi. Kā lai no tā izbēg? Izbēgt no kā, Ilmār? Izbēgt ne no kā nevar. Ja? Izbēgt. Es nesaprotu, Ilmār, no kā tu vēlies izbēgt? Tā, Inese, no notikumiem pagātnē, no nepareiziem uzstādījumiem. Ilmār, no viņiem nevar izbēgt. Viņus var pārveidot par pareiziem uzstādījumiem, ja? Par tādiem, kas ir daudz tuvāki realitātei, daudz tuvāki dabai, un tad ne no kā nevajadzēs bēgt. Ja? Tāpēc, kad mūsu prāta funkcija ir domāt. Ja, prāts tukšs nevar būt, viņam visu laiku vajag domāt, tā ir viņa funkcija. Ja, un tad, kad mēs nevis atbrīvojamies, to vārdu es tā kā negribētu lietot, bet transformējam, ja, tātad transformējam destruktīvo pārliecību, destruktīvo uzstādījumu uz konstruktīvu. Ja, To mēs darām sevis apzināšanās skolā, bet arī šīs pārliecības, ko jūs šodien dzirdiet, tās, kuras ir tuvākas dabai, jūs variet paņemt un lietot. Mārīte, pieredze sastāv no pieņemtajām izvēlēm,
Aha, vēl, draugi, idejas kādas vēl? Labi, es eju tālāk. Un tātad, kā likumā, ja tātad pieredze saliekās kopā no nepareiziem lēmumiem. Bet tieši pateicoties šiem nepareiziem lēmumiem, mēs pieņemam pareizus lēmumus. Ja? Tas ir, jūs taču tagad ļoti daudzas darbības dariet pareizi. Ja, piemēram, tad, kad jūs mācījāties braukt ar riteni, vai tagad, kad jūs brauciet ar riteni, jūs pat nedomājiet, ja, kā ir pareizi, kā ir nepareizi. Ja jūs vienkārši uzlecat uz riteņa un čau, noskrienat pa kalnu lejā. Bet, draugi, cik reizes vajadzēja nokrist un kļūdīties, lai jūs iemācītos braukt ar riteni, ja, vai, piemēram, ar mašīnu. Un tieši pateicoties šīm kļūdām, vajadzēja iziet cauri nepareiziem risinājumiem, ja, lai pēc tam izbaudītu pareizo lēmumu. Vairākas reizes vajadzēja, cik reizes bērnam vajadzēja nokrist, ja sasist sev punus, lai viņš pēc tam iemācītos staigāt, skriet, dejot, lēkāt. Ja tātad sakrāt bāzi par nepareiziem lēmumiem, lai pēc tam izdarītu pareizo lēmumu. Ja, un tāpēc atcerēsimies šo nākamo noteikumu, ka pieredze sastāv no nepareiziem risinājumiem, bet dod jums iespēju atrast pareizo risinājumu. Ja cik reizes Edisons mēģināja izveidot spuldzīti, cik 100 000, ja līdz beidzot viņš izveidoja spuldzīti, kas darbojās. Bet viņš uz to neskatījās kā uz kļūdu, kā man neveicās. Nē, viņš tikai paskatījās, viņš tikai ieguva to pieredzi, to veidu, kā tad spuldzīte nedarbosies. Ja tā tad savāca no nepareizajiem risinājumiem, viņš ieguva pareizo atrisinājumu. Jūs taču esiet spēlējuši, ir tāda spēle bērnībā, ja? Augsts un karsts. Ja, kad bērns noslēp tur kaut kādu mantiņu, ja, un tad tur saka augsts, karsts, ja, otram priekšā. Ja, tad augsts un karsts, tas ir kā signāls, ja, tā ir pieredze, signāls, kur ir jāvirzās, lai šo mantiņu atrastu. Un jūs taču neapvainojieties, ja, piemēram, jums draugs saka augsts. Ja, kāpēc? Tāpēc, kad jūs saprotiet, ka tas ir signāls, kurš jums parāda, uz kuru pusi jums vajag virzīties, lai jūs šo mantiņu atrastu. Ja viņš saka, ir jāpagriež uz citu pusi, augsts, karstāks. Ja, un tāpēc jums ir vienāda attieksme, ja, gan pret augsts, gan pret karsts. Tad, kad mēs bijām mazi bērni. Ja, bet kāpēc tad, kad mēs runājam par pieredzi, ja, vai par pagātni, tad, kur ir augsts, ja, tur, kur mums kaut kas nesanāca, tur, kur kāds slikti uzvedās, ja mums uzreiz ieslēdzās kaut kāda šī personiskā attieksme, ja mēs uzreiz tad mums veidojās šie aizvainojumi. Ja kaut gan augsts un karsts, tas ir tikai signāls, ka mēs virzamies ne tur. Ja tas ir signāls, kas mums parāda priekšā, kad vajag virzīties vai nu uz labo pusi, vai nu uz kreiso pusi, ja tad visu laiku mums dzīve saka priekšā, kad uz kuru pusi mums ir jāvirzās. Mums ir tikai jāiemācās uztvert šie signāli. Ja, tātad mums ir jāpamaina šī stratēģija, kad es kaut ko daru ne tā,
Mēs taču varam pamainīt savu attieksmi, ja, tātad uzmanību, vēl kaut ko. Ja tātad dzīvē augsts un karsts, tas ir tikai signāls, kad mēs ejam, ne tajā virzienā. Vai tas ir skaidrs? Vai tas ir skaidrs, draugi? Kristapam ir, pārējiem, Annijai arī ir, Inese, Lauris, Ginta ir. Jā, ok. Ja tātad pieredze viņa nemaz nevar salikties nekā savādāk. Ja viņai ir nepieciešams savākt nepareizos lēmumus, lai jūs apsēstos, padomātu par to un izņemtu jau no tās priekš sevis jaunu mācību, tādu kā briljantu. Ja? Tas, kurš jums noderēs tagadnē vai veidojot nākotni. Tāpēc, ka tieši šis pareizais lēmums piepilda ar dziļāko jēgu visu jūsu pieredzi. Un šo pareizo lēmumu jūs varat pieņemt jau tagad. Ja? Es no šodienas nolēmu, ka darīšu tā un tā. Te arī jums lēmums. Ja, tāpēc, ja jūs visu laiku staigājiet un jūtiet iekšējo diskomfortu, ja jums ir nekomfortabli dzīvot, tad jums no visām malām jau bļauj, draudziņ, paskaties. Tu taču esi jau savācis visu sev vajadzīgo pieredzi. Ir laiks virzīties uz priekšu, pietiek sēdēt tādā vecajā stāvoklī. Ja, viss plūst, viss mainās. Bet tik daudz cilvēku staigā un mokās. Un viņiem nepieliek šo domu patiesums. Viņi nespēja to apzināties. Es arī pati tur biju kādreiz. Es arī tieši tāpat domāju, un man attieksme bija tāda pret dzīvi. Ja? Aizvainoja mani, neaizvainoja. Arī, protams. Ja, protams, draugi, mēs nevaram visu laiku tikai pieņemt pareizos lēmumus. Ja, jo dzīve viņa ir tā iekārtota, ka mēs nevaram visu paredzēt. Mēs varam izvēlēties pareizo virzienu, bet vienmēr kaut kāds šķērslis tur būs. Bet tieši šis šķērslis ir domāts tikai tam, lai parādītu, vai mēs virzamies pa pareizo ceļu vai nē. Ja? Bet tad, kad mēs pārvērtējam šo izdarīto kļūdu, piemēram, mēs izdarījām 100 kļūdas un 101. Mēs izdarījām pareizo izvēli, tad jau šī pieredze priekš mums kļūst vērtīgāka. Ja? Un tāpēc, kas vēl jums ir jāzina par pieredzi? Ja šī nākamā svarīgā doma ir tas, draugi, tad viss pāriet. Visam ir īslaicīgs termiņš, panākumi un neveiksmes, slimība un enerģijas pieplūde, prieks un bēdas, sāpes un bauda, attiecības ar draugiem, cilvēki mūsu dzīvē, viņi nāk un iet. Kāds tevi mīl, ja tas pāriet, kad tu kādu mīli, tas pāriet. Kāds tevi neieredz, tas arī pāriet. Ja, kad tu kādu neieredzi, arī tas pāriet. Viss pāriet. Bet dzīve pati par sevi turpinās. Ja tāpēc ir svarīgi saprast, ka galvenais, draugi, tā ir mākla turpināt. Ja lai kas arī dzīvē nenotiktu, ir jāprot turpināt. Ja, jo tad, kad dzīve vairs neturpinās, tad arī vairs nav nekādu problēmu, jo tad mūsu vienkārši nav.
Ja, bet kamēr dzīve turpinās, vispārējais, viss pāriet. Ja, un tāpēc ir svarīgi piecelties un turpināt. Lai kas arī nenotiktu, piedot, nepiedot, atlaist, neatlaist, vienalga, piecelties un turpināt. Ja, atpūsties un turpināt. Lai cik arī grūti jums tagad nebūtu, apzinieties to, ka ja jūs tagad padosieties, ja jūs visu pametīsiet, jums vieglāk no tā nekļūs. Ja? Mums pati daba saka priekšā, kad mums ir jāturpina. Ja, kad dzīve tā ir attīstība. Ja, tātad, ja jūs sāksiet tā domāt, ja, tad jums pakāpeniski sāks izlīdzināties attieksme pret nākotni. Ja, un tas jums palīdzēs uzsākt šo darbību, tas jums palīdzēs sākt atlaist šos savus pagātnes monstrus. Ja viņi jums daudziem sēž iekšā un sūc no turienes jūsu asinis, ja, jeb jūsu enerģiju, nu tā, lēnītē. Ja, bet jūs variet viņam pateikt, nu pagād, draugs, nu pietiek, ja? Es jau esmu tev savu atdevis, uz redzīti, čau, pietiek. Ja, tāpēc ir tāds kā Solomona gredzens, ja, kur ir rakstīts, un arī tas pāries. Ja, tā kā viss pāriet. Ja, un tāpēc apzinoties pagātni, jūs variet sev vairākas reizes to izrunāt. Ja, ja jūs tiekat tādā kādā jums situācijā, diskomfortā, tad saprotiet, ka viss pāriet. Gan jūsu prieki, gan jūsu bēdas, bet dzīve turpinās. Un kā es iesāku, ja es jums teicu, ka ir cilvēki, kuriem ir tendence dzīvot pagātnē. Un tāpēc šiem cilvēkiem ir nedaudz grūtāk iznākt no šiem stāvokļiem ārā. Ja, kas tie ir pa cilvēkiem? Mēs mācāmies sevis apzināšanās skolā. Ja, bet šo cilvēku uzdevums ir iznākt ārā no pagātnes, paņemt līdzi to pieredzi, ja, kas ir konstruktīva, lai nodotu atkal jau tālāk nākamajām paaudzēm, nevis destruktīva. Vēl nākamais, ko ir svarīgi, kas ir svarīgi apzināties, ir tātad par piedošanu. Par par aizvainojumu, nēsāšanu sevī. Ja? Tātad atkal, internetā jūs variet sev atrast dažādas tehnikas, kas tik tur nav Bairona Keitī, radikālā piedošana, pilns. Ja? Informācijas ir ņemt, cik gribi. Draugi, es jums tagad pastāstīšu kaut ko, un mēs izdarīsim vienu eksperimentu ar to, kā patiesībā mūsu zemapziņa strādā uz to, ko mēs sev galvā nesājam. Ja, tātad aizvainojumus, dusmas, kaļam atriebības plānus. Ja, mūsu zemapziņai viņa nepastāv laiks, ne pagātne, ne tagadne, ne nākotne. Viņa vienkārši reaģē uz to, ko mēs domājam. Un, lai šo hipotēzi pierādītu jums, iedomājieties tagad visi, jā, uzmanību, iedomājieties visi sev priekšā tādu lielu dzeltenu citronu. Un tad iedomājieties, kā jūs to citronu pārgriežiet uz pusēm. Iedomājieties, kā jūs šo citronu pieliekiet sev pie lūpām. Un iedomājieties, kā jūs viņu saspiežiet stipri, un tā citrona sula jums ietek mutē. Uzrakstiet man, ko jūs sajūtāt. Kas bija tās par sajūtām? Padalieties.
skāps. Ja tāda skābuma garša. Inesei. Laurim siekalas saskrēja siltbijai, skāps, sulīgs, ja? Bet, draugi, realitātē jums taču tā citrona nebija. Ja, Ilmāram siekalas palielinājās tieši tā, bet reāli jūs citronu neturējāt. Ja tā, tad jūsu zemapziņa to uztvēra tā kā realitāti, ka tas tā arī ir. Mājai rūgts. Ja tāpēc, ka visu to, ko jūs domājat, ja, tur uztraucaties pa kaut ko, pārdzīvojat, baidaties, ja, to visu jūsu prāts uztver, ka tas ir it kā te un tagad, un jūs izjūtiet no tā uzreiz fiziskus simptomus, ja, tad tas pats, kas ar citronu. Ja, un tāpēc zemapziņa neatšķir iedomāto no realitātes, ja, kurā ietilps dažādas metaforas, simboli, iztēle, ja viņa vienkārši reaģē uz domām, tā kā tagad ar citronu. Un zemapziņai, draugi, šis ir ļoti svarīgi, zemapziņai nepiemīt šī patība, ja viņa neatšķir sevi no citiem. Un tāpēc jebkuras negatīvās informācijas daudzums jūsu sistēmā, ja tur apvainojums, naids, nepiedošana, viņa ietekmē tikai pašu nēsātāju, ja to, kas to visu tur savā galvā. Jo šī visa enerģija, viņa nekur citur, viņa nespēja nekur citur likties no sistēmas, ja, no mūsu iekšējās sistēmas. Un tāpēc viņa tiek novirzīta uz pašu nēsātāju. Ja tas ir, ja es kādu neieredzu, viņam nepiedodu, tur viņam vēlu sliktu, sūtu tur neskādus debesu lāstus, ja, tad patiesībā tas ir spriedums man pašam. Es to sūtu pati sev. Ja? Tāpēc piedot, tas nozīmē pirmām kārtām pārstāt nogalināt pašam sevi. Ja piedot nevis dēļ kāda cita, bet tikai dēļ sevis, ne dēļ cita. Ja pārstāt sevi bendēt, ja, un novirzīt šo enerģiju kaut kā vairāk liederīgākā un veselīgākā gultnē, ja, vai, piemēram, kā tautā saka, piedodiet viņiem, bet neaizmirstiet viņu sejas. Ja, un tāpēc es personīgi, dodu priekšroku sublimēt visu negatīvo, visu negatīvo tādā liederīgā aktivitātē un atriepties citiem, kur vārds atriepties ir pēdiņās, ar savu personīgo attīstību, ar pilnveidošanos, ar savu labklājību. Ja, tādā veidā. Protams, nevajag jaukt taisnīgu spriešanu un piedošanu. Ja, ja es kādam esmu piedevusi, tas nepavisam nenozīmē, kad es tur esmu ar visu samierinājusies, ja, kad otra darbība bija pareiza un pieļaujama. Nē, es vienkārši atstāju sev tiesības, ka ja kāds man ir nodarījis kaut ko pretlikumīgu, tad viņam par to jāsaņem savs sods. Ja, bet es to nekādā gadījumā nesaucu par apvainojumu un nespēju piedot. Es neturu to savā sistēmā. Ilmār, fantastiski vārdi, pareizi. Apvainoties uz otru, tas pats, kas iedzer tindi un domāt, ka tā nogalinās savu ienaidnieku. Jā, tam visam šiem visiem citātiem ir jēga. Ja, bet viņiem ir jēga tikai tad, ja mēs izprotam šī citāta nozīmi. Ja, tātad viņa jēga, jo tas autors, kas ir šo citātu uzrakstījis, viņš ir to izdzīvojis ar sevi. Ja viņam ir bijusi tāda pieredze,
izlaidis caur sevi, pēc tam dalījies ar citiem. Ja, tāpēc ar citātiem ir tā, ka viņi, protams, skan iedvesmojoši un superīgi, bet ja mēs to sevi neapzināmies, ja mēs to neizdzīvojam caur sevi, tad šie citādi īstenībā paliek tikai tukši vārdi priekš mums, kas iedvesmo uz neilgu laiku. Ja, un tāpēc, draugi, lai kaut ko piedotu, tad ir jāapzinās, ko piedot. Un nav vērts ķerties klāt piedošanai, ja nav šīs iekšējās apziņas. Ja, piemēram, es taču nevaru iestāties uzreiz universitātē. Ja, no sākuma man ir jāaiziet cauri citiem izglītības līmeņiem, ja, tur 1. klase. Un tieši tas pats ir ar piedod un atlaid. Ja no sākuma ir jāapzinās šī pati problēma, šī pati sajūta, viņa ir jāizdzīvo, jāizprotā, un tikai tad var doties tālāk. Ja es esmu to pati izmēģinājusi uz sevi, visu to, ko es stāstu te jums un ar ko es dalos. Ja? Un tāpēc es jums nesaku, ka šī ir taisnība pēdējā instancē. Nē, vienkārši tā es tagad skatos uz dzīvi un tas man palīdz sevi pilnveidot un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Ja, un šīs domas, par kurām es jums šovakar stāstu, viņas ir visas, viņas ir tuvākas realitātei. Ja, tāpēc tālāk, tad, kad ir platforma notīrīta, ja, tā vieta, kur būvēt tātad šo jauno māju, ja, kad ir apzināta pagātnes jēga, tad jau tā var likt pa virsu augsni. Ja, lai sāktu, piemēram, lai sāktu ziedēt, ja, tur iesēt puķes labā augsnē. Ja, tad mēs varam likt šo pateicības formu. Ja, tad var pateikties par to, ka mums atļāva spēlēt šo spēli, kas saucās dzīve. Un šī spēle ir patiesībā superīga. Un mēs varam spēlēt savu dzīvi, un tāpēc pats galvenais, uz kā būtu jābūvējās šai pateicībai, ir par to, ka jūs esiet šeit, ja, kad jums ir dota šī iespēja spēlēt spēli, kas saucās dzīve. Un pēc tam jūs jau variet tam pievienot klāt savus panākumus, ja, to, ko jūs esiet dzīvē iemācījušies, sasnieguši, ja, pateicoties savai pieredzēji. Ja, un pēc tam, tad, kad jūsos šī apziņa nosēdīsies, ja tad, kad viņa iesūksies jūsos, tad, kad jūs viņu izjutīsiet ar katru savu šūniņu, tad jūs variet sekot, tad jau var sekot pateicība par visu pārējo. Bet līdz tam, bez šīs apzināšanās, jūs vienkārši sevi mehāniski mēģināsiet piespiest piedot, ja lai gan iekšēji jūs no tā nejutīsiet nekādu labumu. Ja, jo tie būs tikai tukši vārdi. Ilmāra saka, tad jau tos citātus vajag visu laiku malt sev galvā, lai iedvesma nepazustu. Citātus nevajag malt, tāpēc, ka tad, kad notiek malšana, tas ir apnicīgi. Ja, un mēs nepiedodam nekādu nozīmi tam citātam. No sākuma ir jāizprot šī citāta jēga, jāizdzīvo viņš caur sevi, un tad jāpaņem šis citāts, tā jēga, un jāsāk veidot savu dzīvi. Ja nevis tikai malt tur sev pa galvu, ja, bet arī darīt kaut ko. Ja. Tāda ir, teiksim, citātu jēga. Ja, un tāpēc vēlreiz, draugi, dariet pareizā secībā. Ja savādāk tas viss paliks vienkārši tukši vārdi, kuri jūs nomierinās uz īsu laika sprīdi.
Ja? Vienkārši ar pozitīvām pārliecībām. Mums ir tāds intelekts, emocionālais intelekts, ja? Tie, kuri kuri saka, domā par visu tikai labu, ja? Redzīt visā pozitīvu. Ja tas ir tas, kad cilvēks sadalā pasauli uz divām pusēm - pozitīvais un negatīvais. Ja? Un viņš vienu veselu pusi izsviež vispār ārā, it kā tās nebūtu. Ja, it kā nebūtu nakts, ja, it kā nebūtu augsts un silts. Ja, tāpēc tāda izlikties, kad neko neredz. Mākslīgi bēg no visa tā, kas viņa interpretācijā ir slikts. Ja, tāpēc tātad ir cilvēki, kuri cenšas redzēt tikai labu un slikto, it kā mēģina aprakt. Nav tā. Ja, bet nav ne labs, ne slikts. Ir tikai mūsu attieksme, ja, tikai mūsu domas par to. Ja, un tāpēc prāts mums ir domāts, lai tas darbotos, lai tam vienmēr būtu par kaut ko domāt. Ja, kā es jums teicu, ka tā ir prāta funkcija. Mums viņš ir jālieto, viņš mums tāpēc ir dots. Ja? Un mūsu prāts, viņš nespēja dzīvot bez citām domām, bez citām pārliecībām. Viņam tās ir vajadzīgas. Ja? Un tāpēc mūsu uzdevums ir aizstāt nedabiskās pārliecības ar dabiskajām. Tās, kuras ir tuvāk realitātei. Ja? Nevis tam, kad pasaule nav tikai laba vai slikta, ja? Bet tā ir tikai mana attieksme pret to, kā pret labu vai sliktu. Pasaule pati par sevi viņa ir tāda, kāda viņa ir. Pasaule patiesībā mums parāda tikai to tēlu, to karti, ko mēs sev draugi nesājam galvā. Ja es sev nesāju galvā, ja šo filtru, kad visi mani mēģina apvainot, tad es arī meklēšu visu laiku tam apstiprinājumu. Ja? Tad vai nu mani apvaino, vai arī es citus apvainoju. Un pēdējais, draugi, mums ir jāiemācās pielietot savu pieredzi. Ja jūs kaut ko dariet nepareizi, tad paņemiet no tās pašu labāko pieredzi. Izdariet savus secinājumus. Ja, piemēram, jūs sākat strādāt jaunā darba vietā, ja, vai ja jūs uzsākat kādu jaunu projektu, ja, tad paņemiet to cilvēku pieredzi, kuri šai sfērā jau ir guvuši panākumus. Ja, skatieties, kā viņi to dara, ja, kā viņi uzsāka savu lietu, jo viņi jau tam visam ir izgājuši cauri. Viņi jau ir sasituši sev pietiekami daudz punu, krituši, cēlušies, ja, visādi ir bijis. Ja, kaut kur par viņiem ir uzrakstīts, pastāstīts, paņemiet viņu pieredzi. Ja, lai tas, ko viņi ir sasnieguši savā dzīvē, lai tas, draugi, kļūtu par jūsu starta punktu. Ja, kāpēc mums ir jāizdomā ritenis no jauna, ja viņi jau kāds cits izdomāja? Ja, vienkārši paņemiet sev kā piemēru, ja, un šo piemēru ietērpiet savā apvalkā, pielieciet tam savu rozīnīti. Ja, tā ir iekārtota dzīve. Tā attīstās zinātne, tā attīstās jebkura tehnoloģija. Visur viss ir balstīts uz kādu iepriekšējo pieredzi. Ja, kad kāds kaut ko izdarīja, un nākamajai paaudzei tas ir kā starta punkts. Ja, tas ir dabas likums, tas ir dzīves likums. Ja, tāpēc lietojiet to, jo dzīve, draugi, tā patiesībā vienmēr ir pa jums. Lai ko jūs arī neuzsāktu, dzīve jūs vienmēr atbalstīs. Pasaule vienmēr būs jūsu pusē.
Ja, bet tikai nesēdiet uz vietas, nedzīvojiet šajos pagātnes sliktajos stāvokļos. Ja, tāpēc, ka tā var dzīvē aizsēdēties garām. Viorika saka, mēs katrs esam indivīds, kas vienam der, tas otram neder. Es tam piekrītu arī, bet mēs tagad runājam par mēs runājam par dabas likumiem, kā ir iekārtota daba. Ja? Nevis par to, vai, piemēram, ka jums tagad visiem ir jāiet strādāt par, inženieriem. Ja? Nē, jums katram ir jāizvēlās savs ceļš, sava profesija, savs darbs. Ja, bet kā tas strādā, kā tas ir dabā? Ja, kad mēs paņemam cita cilvēka pieredzi, ja, un tā. Kam tad mēs izgājām šeit cauri? Ja tā tad, draugi, šie 4 soļi, 4 punkti pēc kārtas, no kā ir jāsāk. Tātad apzināties, tad, kad ir apzināts, viss tas ir iztīrīts, ja, piedot un piedot sevis dēļ, tad ir pateicība, ja, pateikties par visu, un pēdējais ir pareizi lietot savu pieredzi un citu cilvēku pieredzes. Tas ir ļoti svarīgi. Un ja jūs apzināsieties, ka iepriekš, piemēram, kaut ko izdarījāt, un tur kaut kas nesanāca, tad kas jums ir nākamreiz jādara, lai to uzlabotu? Ja? Nevis ieiet šajā stāvoklī, man neveicās, ja? bet jautāt sev, kas man ir jādara nākamreiz savādāk, lai es iegūtu to rezultātu. Tāpēc, kad vārds veiksme ir patiesībā no tātad salikums veikt, ja, tātad darīt. Pats par sevi nekas nenotiek. Ja, lai uzpumpētu muskuļus, ir vienkārši tie jāpumpē, ir vienkārši jāstrādā. Ja? Tāpēc veiksme ir, ja nedara, tad nav. Tad ir neveiksme, nedarīju, neveicu. Ja, tātad uzlabot, kas man ir nepieciešams. Ja kāda pieredze man ir jāiegūst, lai nākamreiz šis rezultāts būtu savādāk. Jeb šī viena doma, ko mums atstāja slavenais Einsteins. Ja viņš teica, ka mēs nevaram atrisināt problēmu ar to pašu domāšanas veidu, ar kuru mēs šo problēmu izveidojām. Ja tāpēc tad, kad jūs sāciet kaut kādu lielu lietu, ja, kur jūs nekad neesiet nodarbojies, jebkuru, stādīt puķes, kartupeļus, vienalga. Ja pirmais, izlasiet grāmatu, atrodiet rakstu internetā, kā to labāk darīt. Pajautājiet citiem, kā viņi to ir darījuši, kāda ir viņu pieredze tajā. Ja? Nolemāt uzsākt savu biznesu, nesāciet to no nulles. Paskatieties, kā to dara jūsu konkurenti. Ja paņemiet to sev kā atspēres punktu un pielieciet klātam savu. Ja? Tātad šie ir tie punkti, un tas ir arī viss, ko es jums vēlējos pastāstīt par pagātni. Tāpēc, ka tur, kur ir mūsu uzmanība, tur ir arī mūsu dzīve. Un to ir ļoti svarīgi iemācīties. Tā ir prasme. Tā ir māka noturēt uzmanību tur, kur viņiem nepieciešama. Ja? Un tad jau tālāk iet visas tās domas, pareizā attieksme pret to vai to. Vēl ir svarīgi iemācīties atšķirt patieso no nepatiesā. Ja? Un tam, protams, šai mākai aiziet gadi, lai to iemācītos. Ja, ir jāsasit daudz puni
jāaiziet cauri dažādām mācībām, lai pēc tam to saprastu. Un par uzmanību ir tā, draugi, ka ja jūs neprotiet valdīt pār savu uzmanību, tad pār jūsu uzmanību valda kāds cits. Ja jūs neprotiet valdīt pār savu uzmanību, tad jūs savu dzīvi esiet atdevis kādam citam. Kāds cits to vada? Ja piemēram, ja mans boss Bērziņa kungs nosaka, kā man ir jādzīvo, mana dzīve, jūs varat strādāt pie Bērziņa kunga, bet tas nemaz nenozīmē, piemēram, jūs variet strādāt pie tā Bērziņa kunga, un Bērziņa kungs var valdīt pār jūsu uzmanību. Bet jūs variet strādāt pie Bērziņa kunga un valdīt paši par savu uzmanību, tad par savu dzīvi. Ja tas nemaz nenozīmē, ka jums tagad ir jāiet un jāstrādā pašiem uz sevi, nē. Jautājums ir citā. Jautājums ir, kurš valda pār jūsu uzmanību? Tāpēc ir svarīgi iemācīties noturēt savu uzmanību tur, kur tas ir nepieciešams. Tas ir ļoti svarīgi. Piemēram, ir tāda pārliecība, ka, lai sāktu rīkoties, man ir kaut kas jāmāk, lai es sāktu. Ja man ir kādam kaut kas jāpierāda, lai es sāktu rīkoties, un tas kaut kas atrodas mūsos iekšā. Lai sāktu rīkoties, ir vienīgais, kas ir jāpieņem lēmums sākt to darīt un jāsāk darīt. Bet paši lielākie šķēršļi, tie ir kaut kādi iemesli, notikumi pagātnē. Un mēs cilvēki, mēs paši sev viņus liekam. Mēs paši sev liekam šos šķēršļus. Jo mēs sev noliekam, ka mūsu panākumi ir atkarīgi no kaut kā. Kaut gan realitātē šo šķēršļu nav. Tie ir tikai mūsu galvā. Ja mēs izvēlamies vienkārši skatīties uz to visu tā kā uz šķēršļi, ja mēs iedzīvojamies bezpalīdzībā, mēs atsakamies no atbildības uzņemšanās par savu dzīvi, ieciklējam savu uzmanību uz to, un iestrēgstam pagājušos notikumos. Ja mēs noslēdzamies no pasaules ar savu prātu, pierādot savu taisnību, par šo visu, par uzmanību, par pārliecībām, par visu, mēs par to ļoti daudz runājam, sevis apzināšanās skolā jau iet, tad teicu kurs, par savu pašapziņu. Nākamais sāksies aprīļa beigās, maija sākumā. Tāpēc, draugi, nav iespējams pacelt savu pašapziņu, ja jūs nepārvaldiet par savu uzmanību. Tā, draugi, no manas puses viss, es gaidu jūsu jautājumus, ko jūs man gribiet pajautāt šovakar. Viorika, arī tev paldies. Ko jūs sapratāt? Uzrakstiet man atgriezenisko saiti, lai es zinu, ka es te neesmu pusotru stundu vai stundu 45 viena pati runājusi. Es uzlikšu to, par kur es jums stāstīju par to 2 dienu minikursu. Ja jums interesē, tad ir reklāma, spiežiet uz tā banerīša augšā. Tā, draugi, es gaidu jūsu atgriezenisko saiti. Liels paldies! Draugi, vēl, ko es gribētu, tā kā es jums šovakar atdevu, un es gribētu arī saņemt no jums pretī, es būtu jums ļoti pateicīga, ja jūs uzrakstītu savas atsauksmes,
Ja, par šī vakara webināru. To var izdarīt tātad sevis apzināšanās lapā, vai nu draugos, vai Facebookā, vai to jūs man variet uzrakstīt uz e-pastu. Ja? Bet es jums būtu ļoti pateicīga, jo jūsu atsauksmes man palīdz, man dod enerģiju. Ja man palīdz virzīties uz priekšu un nodot jums vairāk. Viorikai daudz, kas jāpārdomā, jāstrādā ar sevi, protams. Inesei paldies, tev arī paldies. Sarmīte, lasu Tolles darbus, ļoti sasaucās ar jūsu teikto. Jā, Sarmīte, ne tikai Tolle, bet tie ir dabas likumi. Annija, paši savas dzīves veidotāji, un kur uzmanība, tur arī mūsu dzīve. Paldies, paldies tev, Annija. Kas vēl, draugi, ko jūs uzrakstiet, ko jūs no šī vakara webināra, ko jūs paņemsiet sev? Un ko jūs paņemsiet rītdien, kad jūs piecelsieties no rīta un iziesiet ārā sabiedrībā? Ja, kas būs tā doma, kuru jūs būsiet paņēmis šovakar un kuru jūs lietosiet rītdien? Pozitīvo. Kas ir pozitīvais? Es pasēdēšu 10 minūtes, pagaidīšu. Ja jūs gribiet ko jautāt, jautājiet man. Inese, mēģināšu paskatīties savādāk uz savu pagātni. Lauris Iluta Malace, paldies, Lauri. Lauris ir viens no studentiem jaunajā sevis apzināšanās skolas kursā. Rita, viss pāriet, bet dzīve turpinās. Tieši tā. Tieši tā, un to ir tik svarīgi apzināties, kad viss pāriet. Ilmārs, katru citātu jāmēģina izbaudīt uz sevis, ja tātad izdzīvot caur sevi, izprast. Guna, vieglāk pagriezīšu, kur man Guna palika, vieglāk pagriezīšu muguru pagātnē, raudzīšos uz jaunām idejām nākotnē, forši. Ginta, jūsu teiktais iedvesmo patiesi dzīvot šodien un tagad. Vienīgais, ko sevis apzināšanās skola nedara, viņa nepārdod emocijas un iedvesmu. Un to mēs nedaram, tāpēc, ka tas pāriet. Tas nav uz ilgu laiku. Ja? Mēs sevis apzināšanās skolā, mēs strādājam pilnīgi ar visu, domām, emocijām, sajūtām, uzvedības modeļiem, liekam mērķus. Ja, tā kā mums ir kārtīga sporta zāle, Maija, es pati mācos no savām kļūdām, bet tomēr saskaros ar apkārtējo sabiedrību, valda negatīvais. Maija, filtris, uzliktais filtris. Es redzu sabiedrību kā negatīvu. Ja, tātad es izēju no rīta ārā ar šo uzliktro filtru, kāda būs šodien citu cilvēku attieksme pret mani. Inese, varbūt nevajag tik ļoti baidīties kļūdīties. Nē, jo vairāk jūs kļūdīsieties, jo ātrāk jūs sasniegsiet savu mērķi. Ja? Tad pariet paņemt arī šo domu. Jo ātrāk jūs kļūdīsieties, jo ātrāk jūs sasniegsiet savu mērķi. Jo kļūdas jums pasaka priekšā, kas jums ir nepieciešams, kādas prasmes jums ir nepieciešamas, lai jūs sasniegtu rezultātu. Lauris, tieši tā. Un arī paldies visiem tiem, kuri šovakar atnāca. Un es jums būšu tikai pateicīga, ja jūs atstāsiet arī savas atsauksmes, jo ar jūsu savām atsauksmēm variet iedvesmot citus cilvēkus, arī nākt uz šitādiem bezmaksas webināriem. Ja, jo cilvēki jau nezin, kas te ir. Es jau varu viena pati par sevi stāstīt, nepagurusi, bet cilvēki jau neticēs man. Cilvēki ticēs tam, kas ir bijis. Ja šeit, kas ir paņēmis no šejienes savu pieredzi. Inese, tev arī paldies.
Jautājumus neredzu, kā pārvarēt stresu, Ilmāra. Saproti, tu esi uzdevis jautājumu, kuram atbildes ir sevis apzināšanās skolā 3 mēnešu garumā. Saproti? Tur nav vienas atbildes. Viena ir pārstāt stresot. Ja, bet vēl jau ir svarīgi atrast to cēloni, kas tad ir radījis šo stresu, kāpēc viņš ir dzīvē. Ja, kas ir tās pārliecības, kas ir tas, ko tu sev stāsti, kas ir tā doma, kurai tu esi noticējis un kuru tu esi pieņēmis kā savu dzīves karti. Ja, ja tāds ātrā atbilde, bet vispār kā pārvarēt stresu, tātad, diskomforta sajūtas, ja iekšējās, ar viņām ir jāstrādā. Tur nav vienas tādas atbildes. Inese, kā tik galā ar kādu savu personisko īpašību, kas nepatīk? Piemēram, neiecietība pret citiem. Atrast cēloni, kas ir šo neiecietību izveidojis. Tāpēc, kad es ticu tam, kad Inese, tev taču nav neiecietība vispār pret visiem. Ja, tātad ir kaut kādi noteikti cilvēki, pret ko tev ir neiecietība. Ja? Kas ir tas, kas ir tevī izraisījis šo diskomforta situāciju? Ja? Kā tu justos, ja tevī nebūtu šīs neiecietības? Ja? Personiskā īpašību nevar izmainīt. Ja? Neiecietība, piemēram, tā nav īpašība, tā ir attieksme. Ja, jo personiskā īpašība, tas ir tas pats, kas kā izmainīt suni, lai viņš būtu zivs. Ja, tas nav iespējams. Izmainīt var attieksmi. Ja? Atrast to destruktīvo pārliecību. Ja, vai tas, kas kaut kāda dzīvē, ikdienā, kas tie ir par notikumiem, tā vide, ja, kur tu Inese dzīvo un tevi neapmierina, kā tev pietrūks? Tad vienkārši prasīt, kā man pietrūks, kas man ir nepieciešams, kā man pietrūks dzīvē. Ja, un to, kā uzsākt, kā vismaz spērt pirmo soli, lai mainītu savu dzīvi. Ja? Tātad par to es vairāk stāstīšu šo 2 dienu minikursā. Mēs tur strādāsim ar sāpēm, mēs strādāsim ar kā veikt savu dzīves diagnostiku, no kā ir jāsāk. Ja? Tātad pirmais solis. Inese, un ja es apzināšos, kas ir nepieciešams, bet nevarēšu to iegūt. Inese, mēs varam piepildīt jebko, pilnīgi jebko, ja mums tas ir patiešām nepieciešams, ja mums tas ir vajadzīgs, jebko var iegūt. Ja tikai visu laiku sev uzdodot jautājumu, ko es daru ne tā, kas man ir jādara, kādas prasmes man ir jāiegūst, kas man ir nepieciešams, kam man ir nepieciešams piezvanīt, kādus cilvēkus man vajag satikt. Visu ir iespējams iegūt dzīvē. Ja tikai jautāt sev, uzdot savam prātam jautājumus, kas man ir jādara. Ja tātad nomainīt šo attieksmi nevis, man atkal neveicās, bet kas man ir jādara, lai es iegūtu savādāku rezultātu. Tā, draugi, šovakar es beigšu. Es vēlreiz jums visiem pateicos, ka jūs atnācāt, un es būšu pateicīga par jūsu atsauksmēm. Viss pagaidām atā. Un līdz nākamajai reizei. Atā.